Nu, laiks gāja, un 2007. gadā, arī kā es pārlicu vienu rindkopiņu. Labi, 2007. gadā vai 21. gadsimta pašā sākumā šo te mūžu iegādājās valdes pārstāvis no Grindex savā īpašumā un valdīja tur diezgan krietnu brīdi, 17 gadus viņš tur dzīvojās un ņēmās. Viņam arī paldies par to, ka viņš tur daudz ko izdarīja, atjaunoja un arī mazliet uzsāk restaurācijas darbus, bet jūs ziniet, ka dzīve nav rožlauks un gadās visādi. Un 2020. gadā šo te īpašumu banka izsolē pārdot un šo te īpašumu nopērka tā ģimene, kura uz šo brīdi tur arī saimnieko un dzīvo. Arī viņi nodarbojās ar restaurēšanas darbiem, ar remontu. Cik es sapratu pagājušo reizi, kad šodien mums būs kā gids meita, pagājušais bija tur, iepriekšējās reizes bija sieva, kad vienīgais, kas viņus glābj, ir tas, kad vīram ir labs darbs un ienākumu, un viņš var daļu ienākumus var ziedot vai ieguldīt šā te īpašuma uzturēšanā. Protams, ka viņi tur uz vietas arī viņiem ir ražošana, jo jums būs arī degustācija. Man liekas, ka bija vīns un sīrupi, kas tur kuro reizi ir palicis pāri vai atstāts vai atvests vai saražots. Un šodien mums tur būs arī pusdienas, ja? Tā kā viņiem ir zirgu stāvs, bet, uz šobrīd tā restaurācija ir ārkārtīgi dārga. Es jums nemāku pateikt, es neatceros to ciferu, bet tā sieva stāstīja, ka tur gandrīz viens kvadrāta centimetrs, maksā tur jau entos desmitus restaurāciju, jo viens ir tu vienkārši viņu nopinzelē vai uzlīmē tapetes un āmen. Bet, ja jūs gribat restaurēt, tad jums ir vajadzīgi attiecīgi amati.